Sveiciens visiem! Šodien man manta apskatā būs 4 paciņas, nu tad ķersimies klāt. Sāksim ar kastīti. Kastītē mums ir iekšā telefona stikliņš, ļoti labi iesaiņots, kā redzam, telefona stikliņš, telefonam LG. Nu, nekur nekādus defektus neredzu. Tāpat arī komplektā nāk līdz arī salvetītes, kas noderēs. Nu, tāds stikliņš. Nākamais mums ir, šis mums ir, es nezinu, kā pateikt latviski, bet, internetā viņš bija rakstīts kā multiķūls. Vīrieši droši vien zinās, kas tas ir, tas kaut kāds daudzfunkcionāls rīks, ar ko var ar ko var zāģēt, laikam attaisīt alus pudeles, vai šeit arī ir nazītis, šeit arī ir lineāls, tāds daudzfunkcionāls rīks. Tāpat arī rauku viņam nāca līdz arī maciņš, laba lieta. Nākamā paciņa mums ir, šīs ir skuvekļiem uzgaļi, bet nav īstā firma Gillette, kas tiek tirgotas veikalos pa 15, 20 eiro, bet es šīs kasetes kopā, viņas man te ir 4, es šīs kasetes dabūju pa $4, tas sanāk, ka viena šī uzgaļu, skuvekļu uzgalis maksāja $1, tā kā es uzskatu, ka ļoti labs pirkums, nav vienkārši oriģināls, bet, ir šāds, tā kā ļoti labs pirkums. Nākamais mums ir lielāks. Šeit mums ir iekšā vīriešu džemperis. Šitos paliksim malā. Vīriešu džemperis. Šo džemperi es dabūju par ļoti lielu akciju. Tā šie džemperi tirgojas 14, 12, dažādas cenas viņiem ir, bet es viņu dabūju pa $7. Tajā brīdī viņam gāja pārdevējama akcija. Šāds džemperis, šeit mums ir pogas. Tāpat arī šeit mums ir rāvējslēdzējs. Kapuci mums ir no tāda pūkaina mīksta materiāla. Izmērs mums ir XXL. Tas ir visur, jo, ja pasūta, tad noteikti ir jāņem lielāki izmēri. Liekas džemperim kvalitāte laba. Šeit arī ir kabatas, kā redzam. Rāvējs slēdzējs mums gāja. Jā, iet mums. Ļoti labs džemperis. Pa $7. Es jau domāju, ka neatnāks, bet, rauku ķīnietis nesamānījās un ir mums vīriešu džemperis. Kvalitāte arī laba. Iekšā tāda mīksta, maiks materiāls. Tā kā uzskatu, ka ļoti labs pirkums. Ko šodienas video mums bija vīriešu džemperis, vīriešu vai arī sieviešu kasetes un saucamais multiķuls un telefona stikliņš. Paldies, ka skatījāties. Līdz nākamajai reizei. Atā!